Meita. Tu esi tur un tu neesi nekas. Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs un valsts prezidents uzrunās pieminēja notikumus Ukrainā, kas atgādinājuši, ka par savu valsti ir jācīnās un tā jāaizstāv. Notikumi Ukrainā ir skarbs atgādinājums ikvienam, kas vēlas dzīvot mierā un saticībā, kas mīl Latviju un vēl tai nākotne bez kariem satricinājumiem, ka neatkarība un brīvība ir jāizcīna, ir jānopelna. Tā nav dāvana, kas pienākas par neko. Būsim vienoti un stipri, jo tad neviens nevarēs mūs sašķelt. Pretnostatīt vienam pret otru un vērsties pret mūsu valsti Latviju. Dievs svētī Latviju. Komunistiskā genocīda piemiņas pasākumā pie pieminekļa šodien piedalījās aptuveni 1000 cilvēku. Piemiņas dienas pasākumi šodien notika visā Latvijā. Šķirotavas stacijā Rīgā šorīt bija pulcējušies pāris 10 represēto. Daudziem izsūtītiem stacija saglabājās kā pēdējā atmiņa par savu dzimteni. Izsūtītie pauda viedokli, ka par staļinisko teroru un represijām ir jāstāst un tās ir jāatceras, lai nekas tāds vairs nekad neatkārtotos. Tāpat represētie aicināja jau no mazotnes un skolās bērniem mācīt dzimtenes mīlestību. Savukārt dievnamos un citviet šovakar notiek komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti piemiņas koncerti.